Sveiki visiem! Tu šobrīd klausies podkāstu Jauniešu un darba tirgus, un šodien mēs ķersimies pie ļoti noderīgas tēmas, manuprāt, ne tikai jauniešiem, bet gan visiem cilvēkiem. CV izveida, motivācijas vēstule, darba intervijas un viss, kas var palīdzēt karjeras ceļā. Pie mani šodien ciemojas Irita Rozentāla, un mēs runāsim par to, kā uzbūvēt pārliecinošu CV un motivācijas vēstuli un kādus kļūdas labāk nepieļaut darba intervijās. Ja tu esi ceļā uz savu sapņu darbu, šī epizode būs tieši tev. Es esmu Karlīna, šī podkāsta vadītāja, un, kā jau minēju, šodien ar mani kopā ir Irita. Sveika! Sveika! Un tad lūdzu iepazīstini sevi un pastāsti, kas tu esi un ko tu ikdienā dari. Paldies, ka uzaicināji, un liels prieks šeit būt. Es esmu Irita Rozentāla. Šobrīd mana profesija ir grafoloģe, rokraksta analīzes speciāliste, bet pirms es nonācu līdz savam biznesam, savai uzņēmēju darbībai, es strādāju personāla vadībā, par lielāko daļu dzīves par personāla atlases speciālistu, vēlāk arī personāla vadītāju, kopumā vairāk kā 10 gadi. Un mans ikdienas darbs bija izvērtēt ienākošos CV. Man liekas, savas dzīves laikā es esmu redzējis vismaz kādus 30,000 CV. Tāpat motivācijas vēstules novadījusi vairāk kā 10,000 darba intervijas, izvērtējot kandidāta piemērotību darbam un amata piemērotību kandidātam. Nu, un tad jau, kā jau parasti notiek, arī palīdzējusi visiem draugiem, paziņām, radiem sastādīt CV, lai viņi tiktu uz darba interviju. Katrā ziņā vismaz līdz darba intervijai es varu aizvest katru. Darba intervijā tur jau ļoti daudz kas ir cilvēka rokās. Nu, bet tad mēs sāksim ar šo CV. Kādi ir svarīgākie elementi labi izveidotā CV? Jā, es varbūt tāds nestandarta atlases speciālists visu dzīvi esmu bijusi un joprojām tā domāju, ka, teiksim, tām standarta formām un kaut kādiem tiem pašiem standartiem noformējumā nav tik liela nozīme, kā vienkārši skaidrībai, kas cilvēks ir, sākotnēji kontakta informācija un attiecīgi, ja ir darba pieredze, tad tā darba pieredze ir plus mīnus saistīta ar esošo vakanci, uz ko cilvēks kandidē, lai nerodas tā, ka tā sajūta, ka kāpēc šis cilvēks pēkšņi šito jomu iet. Ja nav darba pieredzes, tad tur it īpaši jauniešiem, kuriem vēl nav nekādas vispār darba pieredzes, tad tur jau iet iekšā tāda savu interešu apraksts vai savu mērķu apraksts, kas saskan ar to vakanci, kur saprot, ka šī vakance viņam kā reiz ir tiešām saistīta ar viņa mērķi, ko viņš vēlas dotajā brīdī. Pa visu dzīvi tur tā grūti jau pateikt, bet dotajā brīdī, pieņemsim, ja kandidē uz asistentu mārketingā, tad kāpēc? Varbūt studiju laikā ir veidot tad studijā kaut kādas lietas, kaut kādas mārketinga lietas, kaut kāda pasākuma vai kaut kas saistīts ar to, un tālāk gribu tajā arī attīstīties. Attiecīgi, lai ir saprotams, ka tas cilvēks nevis vienkārši tāpat aizsūtīja, bet viņš saprot, kāpēc. Un tīri skaidrība, struktūrai, kad augšā ir kontakta informācija, ir pieredze vai tā motivācija, intereses un prasmes galvenās. Teiksim, arī, manuprāt, CV nevajag pārbāzt ar visu iespējamo, kas var ienākt prātā. Bet, ja pieņemsim, šim amatam ir vajadzīgas konkrētas prasmes vai datoros, valodās, citās lietās, ka tās tiek parādītas. Un cik sevi atklāja arī, ka tas ir saistībā ar to vakanci. Nevis galīgi garām tur šaut pārdošanas asistents un tad stāsta, ka ļoti, ļoti patīk zirgi, jāt ar zirgiem un sacensībās piedalīties, kas vispār tā kā neiet kopā. Tad sanāk, ka tā kā jāpielāgo tavu CV tam darba piedāvājumam. Tas ir visideālākais, ja pieņemsim tiešām to darbu gribās, tad vislabāk pielāgot. Ja ir tā, ka ir vienalga kādu darbu dabūt, ka tik dabūt, jo vajag naudu, tad maksimāli vienkārši tikai nepieciešamo informāciju, jo tas liekais novirzīs no to atlases cilvēku. Viņš vienkārši sāks domāt, kur, nesaprotu, noliks malā to CV. Un tad kas ir tās visbiežāk pieļaujamās kļūdas, kad jaunieši vai vispār visi cilvēki veido šo CV?
Kad viens ir tas, kad ir informācijas par daudz, ideāli tiešām, kad ir viena lapa. Jauniešiem tas ir viegli, bet cilvēkiem, kuriem ir bijušas jau 10 darba vietas, 7 skolas un daudz pieredzes, to dabūt uz vienas lapas ir ļoti grūti, un tad vajag izdomāt, kā kaut kā apvienot to visu, lai tomēr ir šī viena lapa, nevis 3. Un vai dizains un tas vizuālais izskats CV ir svarīgs? Privātās iestādēs visticamāk nē, tur tiešām ir svarīgi, lai ir saprotams. Starp citu, bilde citreiz var arī nobojāt visu. Bildi nedrīkst prasīt, jo tā ir diskriminācija. Vecumu nedrīkst prasīt. Arī tas gan jauniešiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem ir labi zināt. Nevajag likt savus gadus iekšā, lai uzreiz neatsijātu, jo no vienas puses nedrīkst, no otras puses tur arī otrā pusē ir tikai cilvēki, un citreiz tie nav personāla vadības cilvēki, bet kuriem tas ir viņu privātais uzņēmums, un viņi absolūti personiski visu uztver, un tas darba likums viņiem, nē, man vajag tādu cilvēku, kādu man vajag, ja, kurš visu laiku man strādās, un viņam tās personīgās dzīves īsti nebūs, un viņš man te visu laiku būs pieejams. Un tā... Labāk sūtīt ir angliski CV vai latviski? Kā ir prasīts? To gan kā ir prasīts. Ja ir prasīts angliski, tad angliski. Ja nav prasīts angliski, tad latviski. Man kā tādam vecākam cilvēkam, es nemaz nebiju tik ļoti priecīga, ka man atsūtīja angliski. Man nācās piepūlēties un vēl tulkot savā galvā, jā, kas, kad nav dabiski tā valoda, bet starptautiskās kompānijās visbiežāk, kad to CV izvērtē ne tikai Latvijas vadība, bet starptautiskais personāla vadītājs, tad tur vajag angliski, jā. Un kā tad rakstīt motivācijas vēstuli, kas, patiešām izceļas? Jā, to izstāstīšu. Tur ir pavisam vienkārši formula. Galvenais nekopēt copy-paste, jo tad, kad, iedomājieties, ja es esmu ap 30,000 tās vēstules izlasījusi, tie standarti, kas iet copy-paste, viņi vienkārši automātā ir redzami. Tas, ka cilvēks pirmo reizi to ir ieraudzījis, nenozīmē, ka tas speciālists nekad to nav redzējis. Un tas griežas acīs uzreiz, un tā formula ir ārkārtīgi vienkārši. Ja paņem sludinājums parasti sastāv no cik tur daļām, no pienākuma apraksta, no prasībām un no piedāvājuma. Un tieši tāpat arī vajadzētu sastādīt motivācijas vēstuli, kad sākumā tu apraksti to savu pieredzi, tur paņem, ja teiksim, ir pienākums veikt dokumentāciju, tad tas teikums ir, ka vai pieredze ir bijusi dokumentācijas veikšana, vai visu dzīvi cilvēks ir sapņojis, ka viņš to tūlīt darīs, jo studijās ļoti labi sanāca. Nākamais atkal pienākums tur, komunikācija ar klientiem, attiecīgi pieredze, kur ir bijusi komunikācija ar klientiem. Un savā ziņā, tādā veidā ar katru teikumu tas personāla vadītājs saprot, jā, šitā pieredze atbilst, šitā atbilst, šitā. Super, tā ir pirmā rindkopa. Pēc tam pie prasībām, kāds cilvēks ir, arī atbildēt uz visām tām īpašībām. Vienkārši veidot tos teikumus atbilstoši prasībām. Īpaši neko tur daudz negudrojot. Tā īsi un kodolīgi. Īsi kodolīgi, jā, tā ir otra rindkopa atbilstoši tām prasībām. Tāpēc tiešām ir ļoti svarīgi to sludinājumu paņemt, izpētīt un rakstīt atbilstoši tam. Tur jau viss priekšā pateikts, ko vajag uzrakstīt. Un, ja pieņemsim, nav kāda no prasībām, tad vēlme to attīstīt, iemācīties, vai plāns, ka tur jau tas tiek attīstīts, tas ir ļoti noderīgi. Un savukārt tās beigas, kāpēc šis cilvēks būs super laimīgs strādāt, tas piedāvājums, kas tur ir, uzlikt, ka tieši tās lietas viņam ir svarīgas. Un izlasot tādu motivācijas vēstuli, nevar neuzaicināt uz interviju. Jo tur nekur nav, tā kā nē. Jā, bet vai motivācijas vēstules vispār vēl ir svarīgas mūsdienās? Personīgi, kā es strādāju, tad arī daudz teica, ka nav tur svarīgas un tā. Un patiesībā, ko es ieteicu vienmēr, lai arī tā motivācijas vēstule ir īsa, un viņu ielikt nevis kā pielikumu, bet e-pastā. Ja, teiksim, nav forma, kurā sūtīt, bet, ja ir jāsūta e-pastā, tad pielikumā ir CV un e-pastā ir šī motivācijas vēstule, jo līdz ar to vismaz ar acīm pārskriest pāri. Jo citreiz dēļ tā, kad
tiešām daudzi copy-paste taisa tās motivācijas vēstules un visiem vienādas, ka tiešām arī speciālisti ir noguruši un nelasa. Un neskatās un paņem CV uzreiz, tur ir atbildes, nav atbildes un atšķiro, bet ja tā motivācijas vēstule ir iekšā e-pastā, un tas nav nenormāli garš e-pasts, bet tiešām 3 rindkopas, kur katrai pa 3 teikumiņiem, tā tiks uztverta, un tas cilvēks paliks atmiņā, ka viņu ir vismaz ar viņu vajag parunāt. Un ir kādas platformas, kuras jūs ieteiktu CV izveidēji? Tagad, man liekas, daudz piedāvā. Jā, CV Online ir diezgan laba platforma, bet man nepatika tas, ka viņš tur taisīja tādu garu CV. Ļoti garu, bet tur ir diezgan labi standarti. CV marketā arī to pašu var uztaisīt un visā, iegooglējot arī var. Bet man ļoti patīk vienkārši Wordā. Es arī pat taisu Wordā un viss nesarežģīs savu dzīvi. Jā. Bet kā tad intervijās izcelties starp kandidātiem? Ir viena lieta, kas vienmēr izceļ cilvēkus, jauniešus, nejauniešus, visus. Ja tam cilvēkam tiešām deg acis par to lietu, ja var redzēt, ka viņš tiešām grib strādāt, nauda ir svarīga, tas viennozīmīgi. To arī, man liekas, nevajag slēpt, ka tur nauda nav svarīga. Bet to, ka tiešām tam cilvēkam gribas to darīt, un varbūt negluži pat kompānija, bet tas darba saturs ir tas, kas iededzina to uguntiņu, un ar to vienmēr var izcelties. Vienmēr. Bet jauniešiem būtu vērts šobrīd arī būvēt personīgo zīmolu? Es pieļauju, ka ir kompānijas, kas noteikti arī apskatās internetā sociālos tīklus, profilus un ko jaunietis ir izveidojis. Tas pilnīgi noteikti ir svarīgi pārdošanā, mārketingā, tādās jomās, kas saistīts vairāk ar reklāmu vai digitālo vidi. Tur, manuprāt, ļoti svarīgi. Un atkal tie, kas ir digitālajā mārketingā, dizaineri, un tur pilnīgi noteikti tur vajag būt savam portfolio, un principā to jau var veidot, kā teikt, mājas apstākļos, studiju laikā, vienkārši to veidot, un tā, kad tu ej uz darbu, tev ir jau ko parādīt, un tas ir super mega svarīgi. Jo man liekas, to gan visur grib redzēt, ko cilvēks reāli var izdarīt. Un tas nekas, ka viņš ir mājas plauktiņu fotografējis, pēc tam tur veidojas vai vēl kaut ko, tas viss skaitās. Bet vai pieredze no brīvprātīgā darba vai studentu organizācijām tiek novērtēta arī? Jā, pilnīgi noteikti. Tā ir burvīga pieredze. Un, principā, ja studiju laikā cilvēks ir bijis aktīvs, iesaistījies brīvprātīgo darbos vai vasarā strādājis vai studentu pašvārvaldēs piedalījies, tas uzreiz liecina par to, ka cilvēks ir gatavs uzņemties atbildību un viņš var disciplinēt sevi. Jo, lai arī ir viss tā kā liberāla un brīvība un personības radošās izpausmes, tomēr darbā tāpat šīs vērtības, atbildības uzņemšanās un disciplīna tiek augstu novērtēts, un tas vienmēr ir tāds liels plusiņš. LinkedIn ir būtiski? LinkedIn ir būtiski profesionālais sociālais tīkls. Tur pārdošana, HR, savu viedokļu, tāda izteiksme, žurnālistika, man liekas, arī, kur tu izsaki to, kas ir zinātniski vairāk, pilnīgi noteikti. Jauniešiem tad arī varētu izveidot savu profilu jau sākumā. Jā, jo ir daudz arī īpaši atlases aģentūras, viņas skatās LinkedInā un tur var nopirkt pakalpojumu, ka tu tiec klāt profiliem un var izfiltrēt visu un apskatīties. Vēl viens veids, kā nonākt darba devēju acīs. Un kādas ir visbiežāk pieļaujamās kļūdas darba intervijās? Tur nevajadzētu atnākt bez enerģijas, tā ka vienalga, jo, tic man. Ir arī bijuši tādi gadījumi? Jā, tā cilvēks atnāk, bēdīgs kaut kāds, un tā vienalga, kas dzīvē ir noticis, bet jā, bez tās enerģijas nevajag. Tur vienkārši, jo otrs uztver to nevis, ka kaut kas tur dzīvē ir noticis, bet, ka cilvēkam nav motivācijas strādāt. Melot nevajadzētu. Galīgi nevajadzētu melot. Man, teiksim, es darba intervijās, daudz tādu nav, bet es izmantoju arī savu grafoloģiju, rokraksta analīzi.
Un tad atklājās, ka cilvēks nesaka patiesību, bet ļoti daudz HR speciālisti viņi tāpat jūt, un arī vadītāji jūt, ka melo to vienmēr jūt. Kā var melot? Tieši par ko var melot? Vai nu par pieredzi, vai nu par vēlmēm, nezinu, cilvēki. Manā gadījumā tur bija melots par to, kad es jautāju, cik viegli cilvēkam ir pateikt nē, ja viņam jau ir par daudz, un viņam vēl krauj virsū, vai viņš var pateikt nē vai nevar. Un saka, var, viss kārtībā, un tad es skatos rokrakstā, un tur vispār nevar, tā kā vispār nevar, un tad es jautāju, kā tad ir, un tad cilvēks tā nolaiž atstiņas. Tik interesanti, ka no tā var pateikt, vai melo vai nē, pēc tā rokraksta. Rokrakstā arī var pateikt, vai melo. Un vairāk, teiksim, stāstīt nevis kaut kādas random lietas, bet tiešām to, ko intervētājs jautā, pēc būtības atbildēt. To arī pastāstīt. Un visu laiku paturēt atmiņā arī. Es zinu, kad cilvēks meklē darbu un aizsūta uz 20 dažādām vietām, viņš vairs neatcerās, kur viņu uzaicināja, kas tas bija pa darbu, un atnāca. Un tā arī pasaka, es tur sūtīju daudz, kur es nezinu, kur es atnācu. Tas arī tādu iespēju uzreiz rada. Tas viss arī tā kā liek darba devējiem zaudēt interesi par to cilvēku. Jo, ja atnāks kāds, kas zina, kur ir atnācis, atbild uz visiem jautājumiem, viņam pašam arī ir kaut kādi loģiski jautājumi, kur alga ir svarīga, bet foršāk ir, ja jautā par darba saturu sākumā un pēc tam par atalgojumu, tādā kārtībā. Un tad tas liekas viss tā kā pareizi, loģiski, un, protams, ja ir izvēle starp diviem cilvēkiem, viens, kurš nezina, kur atnāca, un otrs, kurš zina, kur atnāca, tad attiecīgi izvēlēsies to. Ja nebūs izvēle, tad tad var arī visu kaut ko haltūrēt, jo dzīvē, es nezinu, kāds tagad tieši posms ir, bet reāli viņveidīgi iet kā ekonomika, tā arī darba tirgus brīžiem ir tā, ka darba vietas ir daudz un pietrūks darbinieku, un pēc tam ir atkal pēc 7, 8 gadiem otrādi. Darba vietu ir maz un grūti darbu dabūt. Bet vai pārāk liela pašpārliecība var būt arī traucēklis? Ir arī tādi gadījumi? Ja tā ir pašpārliecinātība īsta, ka cilvēks zina, ko viņš sevi novērtē, tad nē. Bet traucēklis tas būs tad, ja tā ir iedomība un augstprātība. Bet arī turpināt par motivācijas vēstuli, ko labāk nerakstīt. Copy-paste, to, ko visi raksta, to nerakstīt, tā kā neko lieku. Citreiz es esmu lasījusi tādas garas vēstules, kur ir, noteikti nevajag rakstīt neko sliktu par iepriekšējām darba devējiem, ja tādi ir. Liekas, ir intervijā, to nevajadzētu pieminēt. Nē, pat ja tā ir bijis, tad tur labāk kaut kā toleranti iziet no tā jautājuma, kāpēc ir mainīts darbs. Jo tas sliktais, to es jauniem atlases speciālistiem vēl var viņus iežēlināt. Man tā bija, kad es sāku strādāt, kad cilvēks stāstīja, ka viņš tik labs un tai kolektīvā kaut kā visi viņam visu sakrāva virsū un kaut kā nenovērtēja, tāpēc aizgāja prom, jo palika pa grūtu, nākamā atkal tas pats notika, aiznākamā atkal, bet viņš tik labs un es viņam noticēju un beigās viņš arī esošā darba vietā to pašu teica. Tā kā pat ja tā ir, tur labāk cilvēkam pašam kaut kā iekšēji ar sevi pastrādāt, pamainīties, saprast, kāpēc viss atkārtojas, jo ja kaut kas atkārtojas, tad lietas būtība ir pašā cilvēkā, nevis darba vidē. Viņš var mainīt apstākļus un aizbraukt uz ārzemēm un visur būs viens un tas pats. Tā kā to sliktu neko par iepriekšējiem kolēģiem, darba devējiem, vadītājiem, to gan nevajag neteikt, nerakstīt. Un kā vislabāk sagatavoties darba intervijai? Pārskatīt vēlreiz to vakanci. Tā kā vakances var būt jau nebūt pieejamas sludinājums, tad, kad ir darba intervija, es ieteiktu visas tos sludinājumus kaut kur sev saglabāt, kaut kādu screenshot uztaisīt, saglabāt, lai var apskatīties, pārlasīt savu motivācijas vēstuli un vienkārši doties ar domu, esot dabiskam cilvēkam, nesamākslotam. Ir arī ieteicams iepriekš izmēģināt interviju ar draugu? Ja ir liels uztraukums, tad jā. Tad var pagooglēt
pagooglēt arī tādi nepatīkamākie vai izaicinājošākie jautājumi darba intervijās. Teiksim, ja tur tas darbs ir saistīts ar to, kad apstākļi būs stresaini, tad var provocēt to cilvēku uz stresu, lai redzētu, kā viņš rīkojas stresa apstākļos, un tad tie parasti kaut kādi nepatīkami jautājumi. Tos var pagooglēt, savu galvā padomāt, kā atbildēt. Noteikti ir jāzina, cik grib naudu par to. Man liekas, jauniešiem vieglāk pateikt, bet vecāku gada gājumu cilvēkiem nav viegli, ja? Nā, galīgi ne. Bet tad vajag zināt, jo tas, cik maksās, tik būs labi. Bet kam prasīt to, cik, es pieņemsim nezinu tās robežas, cik tad prasīt. Tagad ir labi, ka visos sludinājumos obligāti ir jāmin tas cipars, tad no tā var arī iziet. Vai kaut ko, jo tam, principā, sludinājumā ir jābūt tam ciparam, ko ieraksta, tas ir minimālais, ko var dabūt. Tam ir jābūt, ko var dabūt. Un tad jāskatās, ja tas ir diskomfortā ar to, ko cilvēkam vajag, tad var jautāt, ko es varēšu darīt un kā es varēšu darīt vēl, lai nopelnītu to komfortablo līmeni. Un otrs ir CV online, man liekas, vismaz kādu laiku atpakaļ, bet vajadzētu arī tagad būt, ka var vidējās algas paskatīties pēc kategorijām, pēc amatiem, tieši CV online ielikt to un paskatīties, tas neko nemaksāja. Neesmu droši, vai tagad to var, bet gan jau, ka to var. Un tad paskatīties arī sludinājums, ja tā amata kategorija ir asistents tur vai pārdevējs vai mārketinga speciālists vai žurnālists, tad paskatīties, kādi ir tie piedāvājumi, kādas ir tās amplitūdas un priekš sevis saprast. Jā, priekš sevis galvenais ir saprast tiešām minimumu, komfortablo minimumu, nevis kaut tādu izdzīvošanas minimumu un komfortablo, ideālo apjomu. Teiksim, jo vairāk, jo labāk, tas ir, tas teiciens ir tāds, kas neko nepasaka, vai ne? Bet kā atbildēt uz jautājumiem, kāpēc jūs vēlēties šo darbu? To vajag atbildēt pašam sev, saprast, kāpēc tas darbs ir vajadzīgs. Bet jauniešiem, man liekas, arī ir ok, man liekas, tas ir diezgan godīgi iegūt pieredzi, jaunu darba pieredzi. Gribus vienkārši strādāt, negribus vecākiem uz kakla sēdēt, gribu pēc 3 mēnešiem noīrēt savu dzīvokli. Patiesībā tas uzreiz darba devējiem būs tāds, viņiem ir ilgtermiņa mērķi kaut kādi, un tad tā būs gana laba zīme. Vai gribu mašīnai nopelnīt savai pirmajai vai tiesībām. Un ko darīt, ja jautājumam nezina atbildi? Var mierīgi pateikt, es nezinu atbildi. Tas nebūs nekas slikts. Nē, tas būs labāk nekā kaut ko sadomāt. Samalot, jā. Jā. Bet kā sevi pārliecinoši prezentēt, ja ir tas stress? Jā, stress pilnīgi noteikti ir. Stress daudz pārņem. Un daudz pārņem, jā. Tur būtu ļoti labi elpot, dziļi elpot. Kad nāk cilvēks apsēžās, tad baigi labi ir sēdēt ar taisnu muguru, nevis skaisti sēžu, izgāzusies, bet nav stresa, bet labi, ja ir stress, tad cilvēks tā savelkās kopā un viņš neelpo. Tad ļoti svarīgi ir taisnu muguru, izplest te vaļā plaušas, tā kā plecus atpakaļ, lai iet elpa, un ko tas dara, tas nozīmē, ka skābeklis ar katru elpu aiziet uz smadzenēm, un tad tās smadzenes var strādāt, jo tā kā ir stress, sašaurinās asinsvadi un neaiziet skābeklis līdz smadzenēm, un tu vairs nevari padomāt, un tu vairs nezini, kā tev sauc vienkārši. Uzdod jautājumu, un tu nesaproti vairs neko. Tāpēc ļoti svarīgi ir elpot un to ķermeni turēt taisni, lai pleci ir atpakaļ, krūtis uz augšu, uz priekšu, un galva augšā, jo tad būs skābeklis smadzenēm, un jaunieši, manuprāt, ir super gudri cilvēki, un man ļoti, ļoti patīk jaunieši, tas prāta apķērīgums, un vienkārši iedot skābekli savām smadzenēm, un tad jau prāts visu izdarīs. Tas būtu tas būtiskākais. Jā. Ir arī kaut kāds dress kods, kā ģērbties uz darba intervijām? Arī atkarīgs no uzņēmuma. Var papētīt, vai tas uzņēmums ir tāds brīvs vai konservatīvs.
Ja tas ir konservatīvs uzņēmums, kur tu jau aizēji bankā un redzi, ka viss ir vienādi, nu, tad visticamāk ir vērts kaut ko klasisku tur arī uzvilkt. Bet, ja tas ir absolūti tāds brīvs, neņemsim, man liekas, Bite ir absolūti radošs tāds uzņēmums, un tur būs atkal kā reiz slikti aiziet tādā absolūtā stīvumā. Tur jau brīvāk, jo labāk. Tā kā tas no uzņēmuma būs atkarīgs. Un, kāpēc, tavuprāt, daudz jauniešu nespēja atrast darbu, jo tagad, man liekas, ļoti daudz notiek diskusijas par šo. Es pati sociālajos tīklos, TikTokā, Threados esmu redzējusi rakstus un video sūdzības par to, ka man kā jaunietim nav darba pieredze, man nedod šo te iespēju, un kāpēc tā ir? Tur droši vien ir jāskatās arī, kur mēģina pieteikties, jo ir vietas, kur nesanāks tikt bez tās pieredzes, bet tiešām tas apburtais loks, man liekas, visu laiku ir pastāvējis, ka prasa pieredzi, jaunietim pieredzes nav, viņš to nevar dabūt, un tad viņš nevar dabūt darbu, tāpēc, ka nav pieredzes, un otrādi. Tā ir tas sauklis, ko jaunieši bieži saka, viņi grib pieredzi, bet kā lai es dabūju šo pieredzi, ja man neviens nedod iespēju? Jā, bet tā iespēja, tad vislabāk ir tiešām mēģināt brīvprātīgos un kaut kādus šos vai labdarības darbus, vai arī vispār atcerēties jebkādu pieredzi, kas ir darīts. Nezinu, radiniekiem kaut kur ir palīdzēts projektā, kaut kur ir iesaistījies, tā, lai izvilktu to pieredzi. Arī, man liekas, studiju laikā visādi šie projektu darbi, zinātniskie darbi arī ir milzīga pieredze. Un tā kā to izcelt, mācēt to izcelt, to jau ielikt iekšā tajā motivācijas vēstulē un CV, lai vispār pasauktu. Un noņemt gadus no skolām, no sava dzimšanas gadus, vienkārši, lai uzreiz neatgrūstu, kad, te ir 18 gadi tikai cilvēkam, mums nederēs, droši vien viņš neko nemācēs. Vienkārši noņemt tos gadus visus nost, jo tam nav, to nevajag likt CV iekšā. Kad ir pamatskola pabeigta, kad ir augstskola pabeigta, var vienkārši uzskaitīt šīs skolas, iegūt to diplomu un viss, un vārdu, uzvārdu, kontaktu informāciju, telefons, e-pasts, visu adresi tur nevajag, dzimšanas datus nevajag, noņemt nost to, lai pasauc uz interviju. Un intervijā tad jau var runāt. Man bija iepriekš saruna ar studenti arī par darba iespējām, un mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka mēs aizsūtam šo CV daudz kur, un mums netiek atgrieztā atgriezeniskā saite. Un daudziem uzņēmumiem tā ir. Kāds ir tavs viedoklis par to? Tas ir briesmīgi. man tiešām šķiet, tas nav forši. Un vienīgais tas, kad, teiksim, no otras puses paskatoties, man strādājot HR-ā, tad kāds tas process, kāds ir un tā lietu secība un kārtība ir tā, kad atnāk visi CV, kamēr tiek meklēts kandidāts, tikmēr nevienam atteikums netiek sūtīts, jo iespējams, ka nedara izvēlēsies vienu, bet viņš var nesanāks noslēgt līgumu un vajadzēs atkal meklēt tālāk. Līdz ar to, kamēr notiek atlases process un attiecīgi, kamēr tiek noslēgts darba līgums, nevienam netiek atbildēts. Un tad tie uzņēmumi, kas ir kaut vai automātiski iestrādājuši, vismaz kaut kādā veidā tās atteikuma vēstules sūtīt, tad tās tiek sūtītas pēc tam, kad tas process ir noslēdzies. Jo citādāk ir, tā kā atsaka visiem, un tad bet ar šito nesanāca, viņš izvēlēja. Viņš jau arī aizsūtīja 10 vietām, kaut kur citur labāk patika un pieņēma. Un tāpēc ir tā, ka to atteikumu vēsturi var ilgi gaidīt, bet, diemžēl, daudz uzņēmumi nav sakārtojuši to, ka vai automātiski tas tiek izsūtīts, vai manuāli cilvēks pasēž stundu un izsūta visiem. Jo, man liekas, tas ir ļoti būtiski arī saņemt to, vismaz paldies, bet mums ir jau kāds cits izvēlēts. Es uzskatu, ka tas ir super būtiski. Es savos darbos, kur es strādāju, ja tas nebija ieviests, es to uzreiz ieviesu un vienmēr darīju, bet tad zinu, diemžēl, ka ne visi tā dara. Bet darba devēji, kā tev liekas, ir pietiekami atvērti jauniem profesionāļiem? Kaut kur.
kā kuri. Tur, man liekas, tie uzņēmumi, kas tā arī sevi pozicionē, kad ir atvērti, ka viņi tiešām ir atvērti. Es arī redzu, ka tur jaunieši strādā. Tad vairāk vajag uz tiem lausties, vismaz sākt dabūt to darba pieredzi pie tiem uzņēmumiem, kas ir atvērti, un tad tālāk iet tur, kur varbūt gribās ielausties citā uzņēmumā, kas ir tāds konservatīvāks. Un kāda ir tava prognoze? Kā varbūt mainīsies darba tirgus tuvāko 5 gadu laikā? Man liekas, viņam vajadzētu palikt vēl elastīgākam. Manuprāt, daudzi jaunieši arvien vairāk nevis ies pie kāda strādāt, bet veidos savus uzņēmumus, kas ir, man liekas, ļoti forši, un ka vairāk būs tas individuālais darbs un mazāk pie citiem strādās. Nu, izņemot tiem, kam varbūt galīgi negribās savu kaut ko taisīt, tad jā, var strādāt pie kāda cita, bet, manuprāt, tas paliks vēl elastīgāk, jā, un tās robežas jau tagad ir ļoti neizteiktas, var strādāt citā valstī un atrasties citā valstī, un tas viss ir iespējams, un tas ir viegli apvienojams, daudz vairāk digitālā darba, mazāk tā fiziskā, jo fiziskais tiek viss automatizēts. Bet ir arī kaut kas, ko tu vēlētos uzlabot darba tirgū? Nu, man liekas, tieši tas, ko tu minēji, un kas ir daudziem sāpē, dot atgriezenisko saiti tiem arī, kuri netiek pieņemti darbā. Manuprāt, tas ir cieņa pret cilvēka laiku, un komunikācijā ir milzīga nozīme, jā. Un darba devējiem, kas nav bijuši atvērti jauniešiem vai vecākiem cilvēkiem, jo ir kaut kur no 25 līdz 35, jā, tie visi foršie cilvēki, ja, un kas ir jaunāki un vecāki, tad tur sākās problēmas, un tad vīrieši, puiši arī labāk, jo viņiem nedzims bērni, vai arī, ja dzims, tad tur tā meitene sēdēs mājās, nevis viņš. Jo jauniešiem tas ir tā sarežģīti. Labi, tagad vēl negrib bērns, bet pēc 5 gadiem gribēs, un tad būs bērni, tad viņi atkal nebūs. Un pēc tam tā, kurai jau ir bērni, tie taču slimos, viņi nenāks uz darbu. Un tās lietas ir. Visi zin, ka tā nedrīkst, bet realitātē bieži vien tas tiek ņemts vērā. Bet es redzu sev apkārt, es redzu daudz pozitīvus piemērus, bet tad privātie uzņēmēji, kas saprot to visu, ir ļoti elastīgi, un arī tad tas darbinieks arī ar to, kad viņš ārstē savu bērnu vai vēl kaut kā, viņš neaizmirst par darbu un kaut kā cenšas, lai visiem ir labi, un viņam nav viena alga. Un man liekas, uz to ir jāiet. Un patiesībā arī cilvēkiem ir vērts to fokusu paskatīties uz to, nevis kur nav labi, bet kuri ir labi, kuri darba devēji ir labi, un pie tiem iet, nevis čakarēties ar tiem, kuriem nav tik labi. Ir arī varbūt kāds novēlējums jauniešiem, kuri vēlas izcelties darba tirgu un veiksmīgi atrast šo darbu? Jā, nebaidīties un iet uz priekšu un nesatraukties, ka nav tās atbildes. Teiksim, negaidīt, ka obligāti būs atbilde, ka obligāti pieņems, bet lai katrs tas atteikums vai klusums tikai motivē iet uz priekšu, jo kaut kur tā īstā vieta būs un kaut kur būs tas sākums, un katrs, kas meklē darbu, vienmēr viņš atrod. Mans tāds uzskats ir tāds, ka, ja ir vakance, tad tur kaut kur ir piemērots cilvēks. Pat ja liekas, ka tā vakance ir ārkārtīgi specifiska un nebūs tāda cilvēka, bet man pārliecība, ka ir tikai jāatrod. Tieši tāpat, ja cilvēks grib strādāt, tad kaut kur ir darbs, kas būs piemērots. Un ja tāda nav, veidot pašam savu darbu un pelnīt pašam. Nopelnīt var vairāk savā biznesā nekā pie citiem. Paldies milzīgas Iritai, ka bija šodien ar mums un dalījies ar tik vērtīgiem ieteikumiem. Es ceru, ka jūs klausītāji šodien ieguvāt pārliecību un arī skaidrību par to, kā sagatavoties darba meklējumiem, un atceries, katrs CV un katra intervija ir iespēja mācīties un augt. Un ja tev patika šī epizode, noteikti padalies ar draugiem, seko līdzi podkastam, lai nepalaistu garām arī nākamās sarunas. Uz tikšanos nākamajā reizē.